Es to liņās mēģināšu iekurbulēt, jo citiem traktoriem man nav kompresora, tikai vecajiem. Visiem krūmiem. Traktors pa 2000. Tas ir pats pirmais. Pusotru gadu, 2 gadus, bet tā diezgan jaudīgi un intensīvi, jo nebija tie lauki iekopti. Tāpat tās arī ar arklu tos krūmus valkāja ārā, ne tikai. Ar šito jau es tagad kultivēju tos krūmus ārā. Un vēl tagad Zilais Rumaks, kas Reizeknes novada Ignatu saimniecībā, ir no tās pirmsākumiem, tiek pareizē jūgts darbos. Tas izpalīdzīgi kā vecs un uzticams bērīts īpaši kalpo sastrēguma brīžos, kāds iegadījās arī to dienu. Un kamēr Valdis brauc lietas vērst par labu, mums ir laiks iepazīties ar šo māju saimi. Te viņa ikdienā dzīvo 4. Inese, kas ne tikai aizņemta ar mājas soli un mammas pienākumiem, bet arī saimniecības grāmatvedību. Mūsu jau iepazītais Valdis un viņa mazās atvasītas Laura, kam nu jau 4 gadi, un jaunais 2-gadīgais Ignatu saimnieks Armands, kas šivarīgs kā dzīvesudrabs un tētim jau tagad traktorā līdzi pa varītēm raujas. Tieši tālāk te bieži, lai mazos pieskatītu, Ignato sastopam arī Valda mamma Marija Zuja. Meklē, kurš ir 4-nieks. Strādāja viņš, dienām un naktīm. Es nepārspīlēju. Un tā viņš sāka ar to Belarusu un strādāja, krūmus viņš tur likvidēja. Jā, tā zemīte bija labi aizaugusi ar krūmiem, un tagad, kā aizbrauksit paskatīsies, tur ir tīri lauki. Bet viņš tikpat labi tajā pilsētā, būdams tajā Jelgavā par to pasniedzēju, varēja taču taisīt lielu karjeru un dzīvot. Varēja, bet viņš jau tajā Jelgavā mācoties i augstskolā, i magistratūrā, i doktorantūrā, visu laiku bija tikai ar vienu sapni, ka man kādreiz būs sava saimniecība. Tad vienu jauku reizi viņš saka, es pirkšu māju Babros. Es domāju, vasarai māja vajadzīga, Meža ezers blakus. Es saku, ļoti labi. Pēc tam viņš saka, ja es sāktu saimniekot ko, es saku, tad jārēķina, jādomā, kas un kā. Un tas bija 4 gadi atpakaļ jau. Bet vēl viņš strādāja Jelgavā. Sākām domāt, viņam tur bija jau aprēķini, galva pilna ar aprēķiniem un ar domām un ar visu, es paklausījos, izklausās reāli. Jā. Un tad, viņš saka, tad jau tu, kā te visu pazīsti, mēģini uzzināt, kur ir tās zemes, kuras, kā saka, kaut kam pieder, bet netiek apstrādātas. Es taču to, zināju. Valdis pateica tā. Te tālāk Lācu sāģa, kuras esat ķimuši, tur bija kaut kas laikam meliorācija sataisīta. Samērā līdzens, viņš šeit tā. Ja šo zemi neizmantot, tas ir grēks. Tā mēs sākam. Viņš tad sazinājās ar šiem cilvēkiem, tad tālāk rīkojas viņš pats. Sazinājās, tur rakstīja nomas līgumus, un tā sāka. Jo es jau kā beidzās kolhozi, ja? Jā. Pirmā arī no kolhoza aizgāju. Un es jau to visu biju redzējusi. Bet pilsēta lūk pilns bezdarbnieku. Ka tev ir zeme, toreiz es vismaz tā naivi domāju, ka tev ir zeme, tad tu, kā saka, dzīvosi, ja? Tā bija naiva doma. Bet kas tagad ar to zemi? Es pateikšu tā, kā ir. Labi, viņam tie 340 hektāri, ko viņš strādā. Savas zemes nopirktas tikai 6 hektāri. Viss ir nomāts. Un nomas zemes Latgalē, arī Pušas pagastā, ne jau kā Zemgales līdzenumā. Valda Zuja 340 apsaimniekotie nomas lielhektāri, saplēst savās 60 strēmlītēs un mazlaukos, un lai dabūtu vēl ko klāt, jācīnās kā savulaik līdumniekam. Pie tām ik pa brīdim neparedzētas ķibeles. Uz kā tad uzdūrāties? Šitādu varenu riteni pārdurt, tur vajag mācēt.
Tur vecā mājas vieta bija. Tur jau ir tā problēma, ka tās visas jaunās zemes un visi tie 300 hektāri. Ar šitā te katrus 3 metrus platumā brauc un domā un nerojies. Būs vai nebūs? Būs vai nebūs? Kāds vienalga, kāds metāla gabals. Nepazīstami lauki, kultivatori, zari, viss, kas mētājās. Kā arī Ilgvars teica, visāds vecas mājas, ar tās vecās mājas jau viņas viss ir izdemolētas. Un tā demolēšana jau notiek nevis kārtīgi. Jā. Kas nav vajadzīgs, nosviežam tālāk, tas tālākais ieaug zālē un tad. Un te ir rezultāts. Tāds zars ir. Vakar gan mēs tur esam uztaisījuši diezgan tādu, sakarīgu platību uz 10 hektāriem, bet tur jau nebija tāda pārsteiguma momenta liela. Bet vispār es skatos uz jums, Valdu, un domāju, tad, teiksim, tādiem nerviem jābūt kā tauvām. Kā jūs tik mierīgi spējat būt? Īstenībā nevis nervi jāsaka, bet ja šito darbu darīs tikai naudas dēļ, tad labāk neiet iekšā nemaz. Ja nav mīlestības pret darbu, tad ir vakars. Bet to uzņēmību, to dzīves pagriezienu punktu, ka jūs, būdams Jelgavā, Lauksaimniecības universitātē pasniedzējs, par 360 grādiem apgriezāt savu dzīvi un atnācāt šeit? Es principā viņu negriezu. Es paskaidrošu, kāpēc. Kad es visiem skaidroju. 4 gadi laikam tehnikums sanāk. Tehnikumā es studējot, mamma izstāstīja, varbūt bija brešlaika, 90. gada sākums, saimniecība. Tas jau arī bija, tas zināmā mērā fanātisms un aizrautība, traktora, lauksaimniecība un tā tālāk. Nepavēlta lauksaimniecības universitāte Jelgavā. Maģistratūru es pabeidzu pusgada laikā, jo otru pusgadu es biju Amerikā. Un tā 3 gadu doktorantūra. Tas sanāk 9 gadi. Jelgavā es nostudēju, un visu laiku ar apziņu tādu, ka būs sava saimniecība. Protams, nebija racionāla pamata un loģikas, kā viņa var būt, jā, bet doma vienalga bija. Iekšā viss bija izrauts, viss krāsnes, viss absolūti logi, visi mainīti. Apakšējie baļķi visi mainīti, šitai priekštelpai arī visi baļķi mainīti. Izdarīts ir viss, tas, kas galīgi ir tas, kas vairāk, kas sāk, lai nesabrūk kopā. Jā. Viss estētiskais, tas moments, tas viss būs ar laiku, es ceru. Ir tā saimniecība, ir tā zeme apstrādāta, auglaba raža, jā, bet kur ir sacīts, ka rīt vai parīt neatnāks bagāts ārzemnieks un tos 340 hektarus nopirks. Ko valdim darīt tālāk? Es domāju tā, pārdot savu dzimteni, jā, kā tagad tiek izpārdota Latvijas zeme ārzemniekiem, jā? Pārdot savu dzimteni, tas ir tas pats, kas pārdot savu māti. Bet tagad, ko jūs sakat, ir iespēja tā kredīta iespēja? Ko es tagad varu sacīt? Kreditēs jau gan, bet dos katram cilvēkam, zemniekam, augstākais 100 tūkstošus, jā? Bet tagad jau zeme tiek pirkta, vismaz pats lētais par 1000, jā? Tā valdis varēs par to kredīti izpirkt tikai 100 hektārus. Tos 200 atkal paliks, 240 paliks. Salīdzinājumā veciem zemniekiem, kas ir, mani konkurenti, teiksim tā. Nesliktā nozīmē, bet, konkurenti, kas jau strādā jau labu laiku, viņi patreiz saņem vairāk subsīdijas nekā es. Viņi līdz šim gadam saņem pa laukaugu platībām, kas ir apsēts, 20 lati pa hektāru. Vai 25 apmēram. Tad, kad viss tas slieksnis notiek, ka tagad tikai maksā pa vēsturiskajiem, un vēsturiskais ir 2009. gads. Cik bija 2009. gadā apsēts, tik arī maksās uz priekšu. Man bija 2009. gada sākums pats, un man bija 18 hektāri iesaita rauzā. Tiek iedomājieties, par 18 hektāriem es dabūju 25 latus, par 300 hektāriem es nedabūju. Tas ir tie 6000 gadā.
ja tā konkurence nebūtu mums lauksaimniekiem jau tepat Latvijā, ja būtu godīgi to nosacījumi, es varētu uz 300 hektāriem jau pat mazāk strādāt, man būtu 2 darbinieki. Bet pārdalīt, teiksim, tur neko vairs nevar? Nē, To tur es būs. esmu bļāvis entajās iestādēs, ministrijās, un tāpatās arī esmu zemnieku saimas biedris. Pats galvenais, kas ir svētdienās baznīca, bez ticības, bez tā nebūs nekā, absolūti. Tā jau saka, ticība var pacelt milzu lielu. Tas ir, to es esmu pārliecinājies savā dzīvē nolīdzēt. Kāds piemērs? Jūs redzat šeit to piemēru. Ja es ticētu, ka man būs pēc 5 gadiem 100 000 brīvas naudas, nu, tas ir muļķības. Es ticu tikai tam, ka šis laiks, ko mēs izdzīvojam, tā ir tikai tāda pārējais posms. Agri vai vēlu katrs sastapsies ar to slieksni. Agri vai vēlu. Vai cilvēks to saprot vai nesaprot, un jo viņš ātrāk sapratīs, jo labāk. Un tas moments, tas man arī palīdz dzīvot un saglabāt nervus, ko jūs man tur prasījāt pie tā riteņa. Te zinu, ja Dievs deva, Dievs arī var paņemt. Un ja viņš paņems, tad tas arī būs vajadzīgais. Uzreiz varbūt to ir smagi pieņemt, un ir bijuši tādi momenti, nu kāpēc tas tā notiek? Laiks paiet un saproti, kāpēc. Tiek pilnīgi paļāvība un uz priekšu. 9. gadā 18 hektāri iekopti, tad es arī rekrāvos ar to zilo traktoru, tur tiešām dienu un nakti, jo nebija tāda iespēja, nebija arī tā jauda. Otrs moments, 10. gads jau bija 100 hektāri. Tāpat tās ar to pašu zilo traktoru bija jāizplēš viss. Un viens pats? Jā. Neapšaubu, tur nevar vienkārši, man nebija, nu nav vienkārši naudas, jo ir ģimene. Saime, tā arī taču prasa lielas ieguldījumus. Un to es darīju tiešām viens pats. Un tad 11. gadā es novācu jau 200 hektārus. Tāpēc viss tā tehnika, kas te ir, viņa arī nav vienkārši ieraudzīta un nopirkta. Tā piekābe arī viņai viss tā sistēma, viss tas izpildījums ir no A līdz Z noslogots. Tā viss tā tehnika man arī ļāva to vienam izdarīt. Bet tehnika ir jaudīga, tehnika ir jauna. Tas viss arī maksā milzu lielas naudas. Un tas arī ir viens interesants fakts, jo pagājušo gadu, tā varbūt būs lielība, nezinu, ņemat kā gribat, pagājušo gadu, respektīvi, realizēja projektu, tā bija sejmašīna un kombains, un reku ir agregāts, augsnes apstrādes agregāts, heva veltņi, lauku veltņi. Tas viss bija kopumā apmēram uz kaut kādu pilnā kredīta paku uz 160 000 eiro. Bet iepriekšējā gada deklarācija parādīja ienākumus 18 000. Tikai jūs iedomājaties, kā ir jāpārliecina bankas. Protams, ar šausmīgiem aprēķiniem es viņiem visu argumentāciju arī A4 formāta lapā datorrakstā visu uzrakstīju. Ja man būs tas un tas, tad būs tas un tas. Ja man tomēr tā kombaina nebūs, tad es būšu sliktāks maksātājs. Un tā pārliecība viņiem radās, un tāpēc arī tas atbalsts bija. Viss sākās ar jauno lauksaimnieku, kur bija 50 000 atbalsts, un no tiem 50 000 80 līdzfinansēja Eiropas Savienība. Un tas bija starta projekts, un tad aizgāja visi pārējie modernizācijas projekti. Par valda dzīves filozofiju, ģimeni, saņemto Eiroparlamenta deputāta Sandras Kalnietes iedibināto balvu, Senča aicinājums un arī kāda rakstnieka pārsteiguma Izidoru saimniekam skatieties turpinājumā. Nu, tieši uz dzimšanas dienu valdim būs. Nu re. Ko ir? Kur tu lai noliek? Jums tādu pārsteigumu vispār šādu un tad notiek. Es domāju, ka Sandras Kalnietes šī balva, ko jūs saņēmāt, Senča aicinājums, ka tā jau arī bija pārsteigums, kas kopā tika Zemnieku saima lauka. Jā, bet atklāti sākot, es negribēju piedalīties. Kāpēc? Viens, kas attālums, otrs, kas darbi, un trešais, kas,
Nē, es esmu īsti sabiedrisks cilvēks. Īsti tādi, nu... Tāpēc jau es laukos dzīvoju. Bet šeit jau tieši par to arī ir stāsts, manuprāt, ka jūs to zemi mīlat un ar tādu patiesību. Un tāpēc atkal pierādās tas moments. Ja tu visu dari atbilstoši ar mīlestību, tad tevi visi sameklēs. Tev neviens nebūs jāmeklē. Redzēt, kas ir lielākais, novērtē tuvākais cilvēks, ne tālākais. Tas ir tas moments. Un jāsaka, arī tādīs pašos rakstos ir rakstīts, ka savs cilvēks savā vietā vismazāk tiek cienīts. Un tā, ka tā cieņa tiek attaisnojas tepatās starp vietējiem cilvēkiem, tas jau tas lielākais gandarījums. Grāmata ir par cilvēku un zemes attiecībām. Tanī laikā, kad Jānis Birznieks bija zemkopības ministrs Latvijā, un par tiem laikiem, kad Juris Janeks sociālismā centās būt labā, sadarbīgā dialogā ar zemi. Tikai šie divi laiki bija tik atšķirīgi, ka toreiz, kad Jānis Birznieks bija zemkopības ministrs. Tie bija 30. gadi, ja? 35. 40. gads, kad tad bija zeme privāti īpašniekam. Mazsaimnieku, lielsaimnieku, vidējo saimnieku rokās. Un kad saimniekoja Juris Janeks. Savukārt Liepājas puses ļoti pazīstams saimnieks. Lauksaimniecības organizators gan Priekulē, gan Liepājā, gan arī Republikas nozīmē. Ka tad bija tas laiks, viņa jaunība, kad bija piespiedu represīvā kooperācija. Un kad vajadzēja gadu desmitiem paiet, lai cilvēki no milzīgās apātijas, no milzīgā apnikuma, no kolhozas sistēmas, kuras represīvi iznīcināja visu to, kas kādreiz latviešu zemniekā ir bijis, ka vajadzēja tomēr pašiem dzīvot, ne tikai izdzīvot, bet dzīvot, lai uzturētu sevi, lai uzturētu nāciju, lai uzturētu valsti un šī milzīgā pretruna. Valdi, man jums ir viens sveiciens. Jūs varat trīsreiz minēt no kā? No lauku rakstnieka Ērika Hānberga. Tēva zemes arāja gaitu radošajam turpinātājam, Pušas pagasta Izidoros, Valdim Zujam ar savējiem sirsnībā Ēriks Hānbergs. Man ir tas gods jums šo grāmatu dāvināt. Tas ir tiešām liels pārsteigums. Es pat nezinu, kādā sakarā, kas es vispār esmu. Jūs esat cilvēks, lai rakstnieki vispār manu vārdu mutē ņemt, tad tas Uja, nenonieciniet no sevi. Mēs vakar pārsteidzām Valdi Zuju ar tavu grāmatu, un viņš ir patiesi aizkustināts, un es jau teikšu, ka viņš ir pelnījis to grāmatu. Jā, tāpēc, ka viņš ir, es atceros tās seno laiku gleznas, kad bija jaunsaimnieki un kad bija cilvēki Latvijā, gandrīz visā teritorijā līduma dūmos, kad cēla celmus ārā un uguns, kuri deg un atbrīvoja saimniekošanai zemi. Un ka šis cilvēks, ar kuram es aizsūtīju grāmatu ar lielu prieku, ka tas ir mūsdienu līdumnieks, kas atgūst jau aizaugušie zemi, lai būtu tādi laiki, kādi bija Kārļa Ulmaņa laika pēdējā zemkopības ministra Jāņa Birznieka gados, kad viņš saimniekoja no 1935. līdz 40. gadam Latvijā, bārtas, zemnieks, praktiķis. Par to, kas ir vienojošs, šo atšķirīgo laikmetu divām personībām izlasīsiet paši, bet mēs atkal esam Reizeknes novada Izidoros, pie garā tik apbrīnojam stiprā šolaiku līdumnieka Valda Zuja. Ja cilvēks dara un grib darīt, tad viņš izdarīs. Bet, protams, ir arī otrs moments, kad, noveco. Latgale pamatīgi noveco un jaunie īsti neatgriežas un neatgriezīsies, jo tas potenciāls, ko arī tagad visi citi lauksaimnieki redz pie mani, viņi man arī sāka galvu durvīs saspiedis, jo tās platības nav nebūtu graudkopībai atbilstošas. Bet pamats bija tam, kad lai viņas vispār neaizaug. Ja neies graudkopība, tad varbūt nākotnē kaut kāda, nezinu, tā pati gaļas lopkopība vai kaut kas tam līdzīgs. Bet, Valdi, es vēl saprastu, ka tā būtu jūsu zeme.
Tā ir nomas zeme, un jūs patiesībā šobrīd cīnaties ar šo nomas zemes sakārtošanu. Un te atkal jāpiesauc Dieva palīdzība. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka es zinu, šodien pat lasīju. Ja es to zemīti iekopšu, ja man to algu atņems pēc 5 gadiem, es zinu, ka tā alga būs pareizināta ar 100 nākamajā dzīvē, un to es esmu pārliecināts nolīdzēt. Jā, bet tas... Paradoksāli tas skan, un es zinu, ka tas būs milzīgi sāpīgi. Man arī šogad atņēma 4 hektārus, kur es tiešām tā krūmu intensitāte bija 2 traktoru augstumā, un intensitāte bija kaut kāda 80% 5 hektāros. Es viņu izplēsu tikai tāpēc, nezinot arī, jo viņi agrāk piederēja krustmātei. Es viņu ļoti negribēju plēst un dīrāt ārā, bet tikai tāpēc, ka krustmātei piederēja, un beigās izrādījās, ka kaut kā caur starpniekiem tomēr tā zeme pārgāja Zviedrijam. Jā, bet kur jums ir garantija, kad... Nav. Garantijas nav absolūti, tikai vienīgi paļāvība uz Dievu. Ja Dievs to pieļaus, ka viss tās garantijas aizies lupatu lēvaros, tā es tāpatās būšu daudz spēcīgāks nekā visi pārējie giganti zemnieki. Gribat ticat, gribat neticat. Bet jums taču tāpat ir bērni priekšā skološanas laiks. Bet es te stāstu par gudrām lietām, bet otrs, kas ir pats būtiskākais arguments, teiksim, racionālais arguments, kāpēc es eju uz tādu risku. Jo tas ir vienkārši piepildīt, darīt to, kas patīk, un to, ko tiešām gribi darīt. Un tam visu pamatu dot izglītība. Mana izglītība un sievas izglītība. 2 jauni cilvēki ar tādām izglītībām, man tāpatās ir... sakari gan Vācijā, gan Amerikā. Bet kā jūs tos izmantojat, ja izmantos? Es patreiz neizmantoju. Ja man plīst garantijas ar manu izglītību, visa pasaule vaļā. Lauksaimniecība ir filozofija. Un filozofija cilvēki to vārdu īsti, es domāju, ne visi saprot. Kaut kāda nojausma ir, bet burtisko tulkojumu nezinu. Tā ir gudrības mīlestība. Kas tie kredīti ir? Dažs labs par šito visu tehnikas kredītu paku uzceļ māju. Es ieguldīju viņas ražošanas līdzekļos. Lai vai kā, plīst vai lūst, vienalga es savu 5 gadi noturēšos, kad tiks izmaksāta visa tehnika. 5 gadi sakos tiem zobiem, vienalga es noturēšos, jo man viens labais moments, kas ir zināmā mērā no vienas puses šausmīgi noslogojošs faktors. No otras puses ir pozitīvs garants tam, ka man to zemi īsti neatņems. Jo man Ladā iesniedzot uz tiem tiešmaksājumiem, man ir kaut kas, ja es nemaldos, ap 60 laukiem. Jūs uzprasiet Zemgalē. Ja tagad pavērtiet tos 300 hektārus, tad tie saimnieki pārsvarā ir tādi, kas tomēr, goda cilvēki, ja? 90%. 80-90%, un tāpēc man ir tas garants, ka tās garantijas īsti neplīsīs. Tad Armands arī noteikti saimniekos Izidoros Laura. Patīk braukt ar traktoru, patīk braukt jau kaujās arī šeit tāds starpā, kurš nebrauks ar tēti. Es jau arī neteikšies, es eņģelīts, ja es esmu ko ieņēmis galvā. Tad, tas ir buldozer režīms un atpakaļgaitas viņā nav. Ines, kā to var vispār tad salikt ikdienā kopā? Pats sākums pirmais, kad mainījās valsts politikas subsīdijas, kad bija viss izrēķināts līdz... Plānots bija pie citiem apstākļiem, pie citiem kritērijiem par tām subsīdijām, ko es nebija paredzēts, ka valdība mainīs to subsīdiju politiku, nebija ierēķināts. Un tad bija gan tas pats grūtākais pirmais gads, pēc tam vairāk uz subsīdijām vairs īpaši, kā saka, liela paļāvība neliekam, jau apskatāmies, kas ir pavasarī, kas jau iepriekš prognozējas, ko viņi sola.
un liekam pašu minimumu parasti tagad. Plānojot gadu, saplānojam visam minimālajiem ieņēmumiem un diezgan maksimālajiem izdevumiem, un tad to balansu mēģinam saķert. Man jāsaka arī paldies prezidentam, ka viņš tomēr atbild uz telefonu zvaniem. Mēs esam viņu 2 reizes sazvanījies, parunājām. Nu, viņš arī gan solīja, ka viņš mēģinās strādāt pie tā jautājuma, bet, tas jautājums ir jāsāk ar pašu sabiedrību, kad sabiedrība īsti neapzinās, kas viņiem pieder. Un tā piederība, daudzi to piederību saprot ar visatļautību. Tā ir milzīga atbildība, tas, kas cilvēkam pieder, un tā atbildība ir jānes līdz galam. Ja tā nebūs, un sabiedrība ir jāaudzina, jo patreiz mēs esam degradēti un ka mums pieder šī zeme, ka mums pieder. Tā ir milzīga atbildība, milzīga. It kā daudz ir pārpirkuši, sapirkuši, un tagad tā biznesa atkal pārpērk, pārdot. Tas ir grēks. Daudz ir tāpatās tie gadījumi, cik tad maksās nomas maksa? Jūs iedomājaties, cik tie krūmi jāizplēš. Tā zeme, viņa reāli sāk nest kaut kādu peļņu, tas var būt kaut kāds 3., minimums 3., maksimums varbūt kaut kāds 5. gads, kad viņa var, jo tas laika posms tur ir jālieto ķīmija pa maksimumam, jālieto degviela pa maksimumam. Tās visas milzīgas izmaksas tikai kaut kādā 3., 5. gadā jau varēs sākt strādāt ar minimālākiem izdevumiem. Bet to nomas maksu rēķināt māk viss. Ja būtu tā drošība, ka viņš to zemi varētu izpirkt, viņš būtu laimīgs. Un daudz tādu valdu. Pilna Latvija neteikšana, bet ir tādi valdi vēl. Lai Dievs palīdz. Pats primārais, kas ir jāizdara, jāpagriež galvu pa 180 grādiem apakaļ. Un jāpaskatās, kā tu dzīvoji līdz šim. Ja tas ceļš ir bijis racionāls, pārdomāts un izdevies viss tas, kas bija saplānots, tavs priekš problēma nebūs. Un tā Latvijas nākotne, jāpaskatās arī vēsturē, viņi graujoši tā vēsture. Un es principā arī zilas ilūzijas, rozā ilūzijas neloloju.